Un tālāk rādu jaunu somas modeli. Viņš parādījās 2 nedēļas atpakaļ. Es gribu jums parādīt gaiši zilo. Paskatieties, cik mīlīgs somas modelītis. Šāds te. Ļoti skaista priekšpusīte. Tāds kā envelopes, tā kā, angļu vārdu jū, tā kā konverte, ja? Saregulējas, cik augstu vajag. Tātad šajā gadījumā te kāds vienkārši uzregulējas uz crossbody. Ziniet, viņa pat labi pietuļ uz gurmiņa. Ja? Tā kā piespiežās klāt, viņam ļoti patīkams materiāls. Arī šis grainskin, redzēt. Lūk, labs izmērs. O, paskatieties, cik jauki atverās. Skaisti, vai ne? Un, protams, sarkana odre. Kur sieviete negribētu savu sarkanu odrīt, vai ne? O, redziet, tāds, tas bija garās lences variants, un viņai ir arī īsāk. Pieliksim klāt, lai ir paraudzījumu, un iešpusē kabatas rāvēslēcēja. Pieliekam klāt, jums vajag paskatīties, jo tās uzreiz man patīk. Tās uzreiz patīk man, bet tad riktīgi forši uzlikt plecā. Lūk, tātad šādi. Tā jau izskatās daudz labāk. Pareizi? Un šis ir riktīgi. Ziniet, es tā sāku apsvērt domu, ka man tā baltā soma laikam pašai patiktu. Šis ir ļoti praktisks foršs variants, dāmas. Un cena viņai ir 89 eiro. Forša, vai ne? Un paskatieties, dāmas, kas ir no tonīšiem. Sāģis tonis. Tas, ko es teicu, ko es gribu balts. Un skatāmies šeit vēl rozā un konjaka tonīts. Jauns, ļoti skaists modelis. Visticamāk, rekur ir melna. Es domāju, visticamāk, viņš ātri arī nebūs. Damša klačiņas, tad šajā, ja tajā iepriekšējā butīk bija ādas, šie te kislo klačiņi, tad šajā ir lielie un maziņie zamšādas. Tātad maziņš šāds zamšādas klačiņš. Nu, es teikšu tā, nu, gandrīz kā lielais naudas maks, nu, varētu būt, jā. Un iekšpusē, protams, ir šāda ķēdīte, kabatiņa rāvēslēdzēja. Dāmas cena, viņai ir 76 eiro, šāda melna. Un, ziniet, nekas daudz no toņiem vairs nav palicis. Rādu. Šādi te ir vēl pieejamie tonīši. Tātad gludas ādas versijā, starp citu. Es pati vaktēju šo te mazo, iepriekšējā ražotnē, bet mazajā nav vīna. Mazajā nav vīna. Un es šodien tā nāku un skatos. Te bišķiņ citādā kāda, viņa tāda matētāka. Bet es savu vienu tādu pieķēru, jo man tieši vajadzēja vīna krāsā. Es domāju, nē, man vajag ņemt to, kas ir dabūjams uzreiz. Tādā dāmas arī tas pats tipāši, bet ar krāsām, nu, super beidīgi. Super beidīgi. Ir melna, ir šāda vīna, ir dzeltana, rekur, ir tāda. Es nevaru pateikt, kas ir tāda pastelīga dzeltena. Te ir atkal spīdīgs, nu ļoti izpirkts. Redziet, nekas daudz no toņiem nav. Bet toties pamats melns un vīns es redzu, ka vēl pa 3 kādām ir. Un dāmas viņai ir ceniņa. Piemēram, melnā. Viņai cena ir 76 eiro. Tāds kā. Es teiktu daļai klača somas, bet nu principā crossbody somas modelis. Paskaties arī var saregulēt tā garu lencīti tā, ka tas izveidojās kā rūpturītis plecam. Jā, šādi interesants šāda banda somiņa. Tāda ļoti sievišķīgi mīlīga somiņa, vai ne? Un tā atveram vaļā. Un iekšā ādas odre, rāvēslēdzējs. Dāmas viena tāda slipa kāpatais pārloka, redzēt? Lūk. Un uz 2 metāla tādām poziņām aizverās siet. Cena dāmas 85 eiro. Šis ir jauns somas modelītis. Pavisam jauns. Un rādu tiešām ļoti daudz toņu, skatieties. Mēģināšu tā lēnām, lai jūs visus redzat. Tātad maza neliela rokas soma ar garo lencīti, kuru var saregulēt. Un, kā es teicu, šādas mazās somas tu vari nesāt arī kā crossbody somiņu, tad, kad tev ir nepieciešams, vai vienkārši uzlikt pleciņā. Atverās uz šādu slēdzīti un paskatieties, kas man šai somā patīk. 2 atsevišķas kabatas uz rāvēslēdzējiem un kabatiņa uz rāvēslēdzējiem. Šoreiz skatos, baigi daudz krāsu nav, bet nu kaut kāds pamatiņš ir 85 eiro. Ķerās balss tā. Lūk, un reku rādu krāsiņas, un skatāmies no gaišajām, tad būs bēša un balta. No tādiem, kas ir, mums ir jau tādi tie pavasarīgie toņi. Parādīt foršu crossbody somas modelīti, kad ir šādi te grainskin, neliela izmēra. Tātad man, piemēram, ir tā, ka es vienmēr skatos ar tām crossbody somņām, es esmu īsiņa, un tādas lielas neizskatās diezko fine. Tad, piemēram, tāda maziņa ir riktīgi forša, bet te pašā laikā nav jau nemaz tik maziņa. Jā, aizmugurē kabatiņas rāvēslēdzēja, tātad rāvēslēdzējs. Iekšpusē kabatiņas rāvēslēdzēja, priekšā ļoti skaista šāda te ķēdīte, un, protams, regulējuma siksniņa. Dāmas šīs somijas cena 74 eiro, un skatieties. Šitā. Krāsiņas, un, ziniet, melns nav. Jauns somas modelītis. Kāds inčīgs, mīksts, maigs, tāds matētādiņa. Zelta furnitūriņa ir īsais roktrīts, bet man liekas, ar viņu īsti tu nevarēsi uzlikt plecā, tas būs vairāk lociņā, tu vari viņu nest. Un noteikti ir arī garā lence, tad atveras uz spiedpodziņa. Redziet, kā? Laikam smukumam tas ir domāts. Jā, ir garā lence, var arī nest kā crossbody, tad var arī nest kā rokas somiņu, un iekšpusē paskaties klasiska odre. Ļoti patīkama tāda maiga, smuka somiņa, redzēt, rokrīt var noņemt. Es viņu paņemu, klausīt arī kā klačiņu somu, vai ne? Un dāmas cena viņai ir 89 eiro, un šajā reizē ir ļoti daudz tonīšu, skatieties. Tātad, rekur. Visi tonīši. Lūk, ir ļoti labi ejošs somas modelītis, paskatieties, cik skaists roktrītis. Pats modelītis, cik skaists. Ir rāvēslēdzējs, bet viņš redzēt tā kā līdz pusītei. Iekšpusē dāmas kabat uz rāvēslēdzēju. Tātad ir garā lence, tad somiņu nesam ne tikai rokā, varam uzlikt uz pleciņu, iespējams, pat varam uzlikt arī šādi. Jā. Arī ir īstenībā ok. Tātad, un dāmas somiņas cena 89 eiro, šoreiz arī vēl ir daudz tonīšu, skatāmies. Tātad, rādu, kas šobrīd ir pieejams no krāsiņām.
Zamšādas versija, šāda te krosbedīja somiņa, kā es teicu, ar šo te nedaudz gučī stiliņu. Interesanta furnitūra, es viņu saucu kā vintage, jā, vintage stila, nedaudz zelta tā kā regulējuma siksniņa. Tad varam nest vai nu pleciņā, vai nu uzliekam viņu kā krosbedīja somiņu. Dāmas atverās, viņa, manuprāt, vēl kas astīta ārā. Jā, astīta vienkārši tā kā izšļūts ārā no šejienes. Un ir rāvēslēdzes, sarkana oderīte ar kabatiņas rāvēslēdzēja. Tā liekam atpakaļ, un dāmas šīs somiņas cena ir 86 eiro. Un tad uzreiz arī parādīšu tonīšu, šajā reizē vēl diezgan ir pieejami. Ir ko izvēlēties. Redziet, šādi te rādu lēnām, jo tā čupiņa tur paliela. Arī lielais tātad klačs. Tajā ražotnē tie klači vairāk tā kā iet horizontālajā, tad šeit viņi iet tā kā uz augšu tajā kubika tādā formātā. Redzēt, viņai vēl šāda te ielocīta ir. Lūk, un tad kā arī iepriekšēji rādīju, ir ķēdīte, ir odarīte ar kāpatu uz rāvēslēdzēju. Šai dāmas cēna ir 85 eiro un rādu uzreiz, kas ir pieejams no toņiem. Tātad, lūk. Un mēs nonākam līdz zamšam. Lai iet iereiz sarkanām, man priekšā ņemšu sarkanām. Un tāda pati, tikai zamšādas versijā. Lūk, odarīte arī melna, ar kabatiņas rāvēslēdzēju, ķēdīti. Šī somas cena ir 84 un rādu arī uzreiz krāsiņas, redzēt. Tas, kas vēl šobrīd ir pieejams. Šoreiz ir citi toņi, un kas man patīk vēl šoreiz, ir cits materiāls. Iepriekš bija tāds gluds, tad šeit ir tagad tas foršais greinskits. Šis ir mans mīļākais ādas tips, kas man ļoti patīk, tiešām ļoti patīkama. Un tātad šis ir jauns somas modelis, saregulējās, rekur, cik augstu vajag šita lence. Uzliekam uzreiz pleciņā, ļoti patīkams labs izmērs. Tālāk atveras šādi te uzslēdzīti. Iešpusītē ir dāmas rāvēslēdzējs, kāds vienkārši atstājas vaļā, sarkana odre un vēl somiņa uz rāvēslēdzēja. Tad tu pamalām var likt, kad ir tāda mazā somiņa, un var arī pašā somiņā arī kaut ko ielikt. Tātad tā cena dāmas, viņa ir 89 eiro. Rādu jums tāds tā kā pistācija tonis. Un tad tā rekur var redzēt, bet es domāju, ka jums labāk ir, ka es parādu tuvāk. Un rekur ir visi pieejamie tonīši. Redzēt? Ļoti skaisti. Un Bottega dizaina iedvesma, stabilas formas, pīta, ļoti skaista rokasomņa. Tur rokās gaišpelēta tonīte. Šobrīd ir visi tonīši redzami. Mēģināšu jums uzreiz parādīt. Redzēt augšpusītē. Un ar ko forša šī somiņa? Atverās uz šādu te magnētisku podziņu. Forša ir tas, ka divas dažādas tā kā atveres, kas ļauj somas saturu labi organizēt, un ir vēl kabatiņa uz rāvēslēdzēju. Ļoti maiga, patīkama somiņa. Parādu uzreiz uz rociņas. Ļoti labs izmērs. Tu 10 eiro. Tā varētu būt, cik es atceros uz pagājušās reizes. Un rādu tonīšus vēlreiz tuvāk. Lūk, šādi te. Tādas dāmas, es domāju, ka es vēl piestāšos un vēlreiz parādīšu to somas modeli. Man viņš vienkārši pašai ļoti patīk, ļoti praktisks, foršs. Dāmas arī ļoti labprāt viņu izvēlās, jo viņa ir liela, tāpat laikā tu apvieno šo te tendu. Iepriekšējā konverta tipa dāmas viņai bija 89 eiro. Un tātad šī te soma miksiņš. Dabīga āda ar dabīgu zamšādu, dabīgu sāc struktūru, kas ļoti labi palīdz kalpot viņiem ilgāk. Tātad dupsītis arī no ādas. Un somai ļoti labs izmērs. Ja? Un ir arī garā lencē var nest plecā. Iekšā ir ādas odra un skatieties, šādas te vēl sānu kabatas, šis aizverās ciet. Un ļoti daudz var ievietot. No A4 šeit mēs ieliekam stabili. Un cena dāmas viņa ir 95 eiro. Un tas, ka viņa ir pieejama šobrīd ļoti daudz krāsas. Ja? Ir arī gaišie pavasara toņi, skatieties. Ļoti daudz krāsas. Tiešām šajā reizē mums ir ļoti liela izvēles brīvība. Lūk, un šāda te soma. Paskaties, kāda interesanta. Es tikko vēl ieraudzīju kaut ko. Paskaties, kā viņa ieslēpta ar sāna kabata. Redzēt? Es tā skatos, domāju, kas tas tāds? Paskaties, kā ieslēpta kabatiņa. Neredzamā kabatiņa. Aizmugurē kabata uz rāvēslēdzēja, 2 rūkti. Ļoti ietilpīgi. Es teikšu vairāk uz A4 formātu vēl, bet tā kā viņa ir tādā mīksta tipa, tad varbūt arī pat A4 nevar ielikt. Bet pietiekoši liela plānotājiem viennozīmīgi planšetē kādai. Paskaties, cik laba odere. Man patīk šīs oderes, kurām pa vidu ir šāda kabata uz rāvēslēdzēja. Tad te viena vieta, vēl kabata uz rāvēslēdzēja. Un dāmas viņai arī noteikti priekšā kaut kur garā lence, jo es redzu, ir šī te ķepa. Un uzliekam plecā ar manu polsteri. Liela forša skrienamā soma. Šāda te. Tas ir pilnīgs jaunums. Redzu pati kopā ar jums. Skatos pirmo reizi 95 eiro. Daudz krāsu. Vēl šobrīd tas ekskluzīvais daudz krāsu. Ar bumbulīšiem es pirmīt rādīju. Tā kā vajadzēs paskatīties ierakstā un tādā kisloks varēs paskatīties. Bet ļoti maz krāsu bija. Uzreiz saku, tur gandrīz nekā nebija. Lūk, un rekuri tonīši. Lūk. Un tagad es jums parādīšu modeli, kuru jūs esat iemīļojušas tā, ka ļoti. Tā, izdarīsim šitā, lai jūs tieku tur klāt. Starp citu dāmas tur nebija izlikts, man liekas. Redzēt, šī soma arī gaiša zilabīša. Balenciaga dizaina iedvesmotais somas modelis mazajā versijā. Iepriekšējā ražotnē bija palikusi tikai melna ar zeltu un sudrabu un ivory tonī. Lielā, un te ir maziņā, un es skatos šajā reizē, dāmas, visi toņi ir. Šāda te neliela izmēra somiņa ar pagarinātiem rūkriem, lai soma uzreiz var uzlikt pleciņā. Šeit konkrēti šis modelis ir savocītā formā. Šeit ar šo dizainu tu vari spēlēties visādi, kā vien tu gribi. Jo šeit ir tik pateicīgs dizains, ka es tūlīt parādīšu, kāds notiek. Tad šobrīd ir klasiska forma. Tās lipas var turēt vaļā. Pēc tam nākošais solis, ko tu dari. Tātad daram labāk šādi. Atveram pilnībā sānus. Tad dāmas uzreiz var redzēt, ja, ka somai nav nekāda aizdara. Tātad iekšā vēl ir gara lence un tā kā slipkava tas ieslēptas rāvēslēdzēja kabatā. Tātad tajā brīdī, kad
kad mēs atlūkam vaļā šos te sānus, tā viņi ir ielocījies, bet principā mēs jau iegūstam citu formu, kuru es saucu par ausu formu. Un tagad vēl nākošais, ko mēs izdarīsim, tad, kad izvelkam ārā šīs te siksnīs, soma vēl kļūst citādāka. Vienkārši kopā ar jums to izdarīsim. Piepokājam klāt šo te augšējo pārloku. Ļoti saudzīgi to izdaram. Redziet? Atkal variants iekšā, sāni vaļā. Nu, tad tev ir visi sādi izpausties, kā viens sirdī kārojās. Un dāmas, šeit ir arī kabatiņa iekšā, ko es no sākuma vispār nebiju pamanījis, kur tāda ir, bet kopā ar jums čamdot sapratu, ka tāda kabatiņa tur arī ir. Tādas, dāmas, šīs somiņas cena, es ceru, ka tā ir šī, ir 112 eiro. Šāda tātad rādu konjaka, un es laikam jums no augšas rādīšu. Tā, kaut ko nesagāst. Skatieties. Kādi toņi ir. Šeit galā ir tāds gaiši pelēks, savukārt šeit ir ivory tonis. Un, dāmas, viss ir ar sudrabu izņemot zaļu, konjaciņu, sarkano. Jā. Un vēl ir tāds tumšs bežs arī ar zeltu. Pārējās visas ir ar sudrabu. Tie ir tie modeļi, ko jūs visu laiku pērkat. Un es ļoti gribu jums parādīt. Pašai jānodarbojās ar ratu stundīšanu. Parādīt modeli, kas ienāca pagājušajā reizē. Tā. Kādus pāris ratus uz Latviju varētu, ne? Tā parasti arī senāk. Jo pagājušajā reizē mums no šiem laiva shoppingiem bija 8 vai 9 kastes un kaut kāds 250 pāri somas. Tā kā tad, kad atbrauc Sationī, tad, kad atbrauc uz šejieni, tad visi zina, par ko iet runa. Sationī atbrauc ar savām meitenēm. Šopaholiķiem. Lūk, un tā tad rādu šo te foršo arī Hermes dizaina iedvesmoto somas modelīti. Pilnīgi jauns dāmas ienāca pagājušajā reizē. Viņš ir vēl lielāks nekā es jums rādīju pašā sākumā to klasisko ierasto versiju. Arī tieši tā pati sistēma. Tātad varam tikt iekšā šādi, kāds to jau ir izdarījis, izģērbis viņu. Tātad tiekam iekšā šādi, tiekam iekšā caur šo te augšējo atveri. Nu, ļoti daudz dāmas vietas. Zini, ir 13 colu portatīvais dators mieriņā, vienkārši A4 formāts mieriņā, un šeit gan ir ļoti viņa piebāsti, ja? Un te tas rāvēstāties, par ko es runāju, un dāmas viņai gara lence nav. Un kas ir forši, ir atvesti vēl toņi, es redzu, un parādu kādas, tā cena nepateicu, cena dāmas viņai bija 95 eiro, un parādu arī toņus, redziet? Lūk, un arī balta ir. Ja iepriekšējā ražotnes butīkas rādīju šādu somiņu, viņa bija nedaudz mazāka. Tajā versijā man neielīda iekšā iPhone Max, tad šajā ielien es jau pārbaudīju. Tātad, ko es sev paņēmu? Šādu somiņu. Kas man viņā patīk? Paskaties, cik eleganti. Uzlieku pleciņā, man ir vēl baltas ķēdiņas. Nu, vienkārši. Es izkusu, kā viņu sapratu, jā, šis ir mans vibes. Ko izdarām? Mēs paņemam savākam šo te ķēdīti. Un brīdī, kad vajag, man viņa kļūst arī par krosbadīs somu. Ja? Pleciņš, krosbadīs soma un dāmas. Vēl tāpat laikā. Ļoti skaists klačiņš, piekritīsiet. Nu, ar šādu somu tu nekad nenošausi greizi, kā jūs zināt, tā ir pilnīgi un absolūta gribu angliski teikt, iconic, jā, klasika, un iedrēsies jebkurā garderobā, piestāvēs jebkuram apģērbam, pat arī vienkārši kedām ar džinsiem. Tātad rādu tālāk. Atveres forši, paskatieties, 2 kabatiņas. Es pirms šeit ieslidinātu atslēgas, kas neskraida tur pa visu iekšpusīti, bet iekšpusē vēl ir kabatu uz rāvēslēdzēja. Un pietiekoši daudz vietas. Šī ir ļoti laba izmēra, krosbadī somiņa, pleca somiņa, pat klača somiņa. Tā kā šī ir noteikti ļoti laba investīcija garderobē, dāmas, un viņas cena ir 75 eiro. Vienkārši. Un paskatieties, cik daudz toņi. Es esmu iedegusies par šo somas modeli. Paskatieties, kāda gaiša zila. Redziet? Nu, pilnīgi katra no jums var izvēlēties tonīti sev. Nu, tā kā pilnīgi kā bankā garantēti. Paskatieties, kāds somas modelīts. Tātad skatos vien vairāk. Šajā kolekcijā nāk koferīša tipa somas. Tātad skatieties šāda somiņa. Somiņai klāt jau nāk šāds piekriņš maziņš ziloņīts ādas. Somiņai zelta furnitūra. Paskatieties, šādi saslēdzās roklīši kopā. Tas ir parasti domāts tam, lai viņi nenogāžās, jā? Lai viņiem ir forma un lai smuki stāv. Lūk, un rekur tātad 2 ķepas rāvēslēdzējam, atveram. Ir arī garā lence, tad varam nest arī kā krosbadīvie pleca somiņa un klasiska odera. Un dāmas soma ir ļoti mīksta, patīkama ādiņa. Un paskaties, cik plata. Ja? Un somiņas dāmas cena ir 86 eiro. Un šajā brīdī ir ļoti daudz krāsas. Tad redziet, kādi tonīši skaisti. Lūk. Šajā reizītē daudz krāsas, te skaitā citronīši un skaista mazulīte. Vismazākā versija, kāda pieejama tieši šajā greinskina un no šī formāta. Un, teiksim tā kā es rādīju tās 2 lielās, taču ir mini versija, nu, teiksim tā, lielā naudas maka izmērā plus mīnus un arī šī sistēma. Arī varam no priekšas tikt iekšā, varam no augšas tikt. Tā. Un es domāju, ir dāmas kabatiņa rāvēslēdzēja iekšpusītē. Un, protams, garā lence, vai somiņi šādi te uzliec pleciņā. Skatos, ka šoreiz toņi ir, bet varbūt ne tik daudz kā pagājušā reizē. Kaut kas ir tikai pa vienam 86 eiro. Un tā jums parādīšu tuvāk. Lūk. Nu, protams, tagad visi vasarīgie foršie tonīši. Ja? Nu, kaut kas no bāzes arī vēl ir palicis. Un rekur augšpusē uzreiz parādu modeli, kuru, manuprāt, nopērk vienmēr tieši tad, kad es esmu šeit uz vietas, jo, laikam, viņš bildēs tik forši neizskatās tā, kā mēs viņu pačamdam šeit uz vietas. Kā teikt, pačamdam ar acīm caur ekrānu. Es tā vienmēr stāvu, tā kā bērns Kendī veikalā un domāju, kuru man paņemt no šīm visām somiņām. Tātad skatāmies, kāda interesanta somiņa. Pirmkārt, mēnesis forma. Tātad skatos, pagājušais pat neredzēju, kā bija pielikts
šī garā lence, tad mēnesis forma somiņai regulējās rokturītes. Redziet, tad, kad mēs viņu atlaižam vaļā no šīs vietiņas, izvelkās rokturītes. Ja? Un, attiecīgi, šādi te forši uzreiz iegūst pleciņā. Paņēmu vīna krāsiņā tagad un skatāmies, tad, kad mēs nobraucam uz leju, mēs paņemam šādi uzāķējam somiņu, lai rokturītes samazinās. Tāks, un tad redziet, šis rokturītes ir mazāks, un tad arī šī te garā lence, kas pievienojas, neizvelkās tik gari. Ja, tad var arī viņu nest kā crossbody somiņu. Dāmas, šai somiņai cena ir 98 eiro, arī šis te patīkamais grain skin. Un tagad es gribu ielīst iekšā, kas bija iekšpusītē. Iekšpusītē, dāmas, tad zamšiņa veidīga odrīte ar tādu te slipu kabatiņu. Un, dāmas, šajā reizē ir ļoti daudz toņu, es jums teikšu. Skatāmies. Tāds kā balti bēžs. Jā, arī ko visi tonīši. Jauns somas modelītis. Jūs piedodiet man lūdzu, ja šodien ņemu daudz zilo. Paskatieties, kāda interesanta skaista somiņa. Šāda te. Pavisam jauns somas modelītis. Mūsu mājaslapā nav. Tātad, es jau zinu, ka viņai ir 2 rokturīši. Paskatieties, re, kur ir paraugā. Jā. Tātad, kā es saku, tas vienmēr ir super liels bonus. Paskatieties. Nu, kičīga vai ne? Pievērš uzmanību riktīgs somas modelis. Uzreiz pasaku cenu, kamēr neaizmirstu. 86 eiro. Tātad smukas ausis viņai ir, ko atverās uz pietpodziņu, ir rāvējs. Tātad, kā es teicu, gara lence. Nu, daudz vietas dāmas iekšā viņai ir. Un vēl kabatas rāvējs redzēja smuka. Patīk jums tā somiņa? Kinčīga, vai ne? Un tas, ka viņai stabila forma, tu viņu tā noliec, un viņa arī ļoti skaisti stāv. Un dāmas šajā reizē, kamēr esmu te, ir visvairāk arī krāsu, paskatieties. Jā, riktīgi daudz krāsu. Un, ko es jums reiz arī parādīšu, pagājušajā reizē jums viņu rādīju, parādīšu arī tagad, jo man liekas, ka arī ir uzmanīgi svērta laba forša somiņa. Neņemšu labu. Neņemšu šoreiz gaiši zili. Apmeksījums. Tātad, arī tieši tas pats. Ir īsts rokturītis, ir garš rokturītis, ļoti labs formāts, lielāks nekā A4. Šīm gan dāmas ir visām sudraba furnitūra, kabata uz rāmais slēdzēja. Tātad rokturīti forši tu vienmēr vari noņemt, tad, kad nevajag. Miksiņš tātad, jā, nepateicu zem šāda ar dabīgu ādu. Rāmais slēdzējs. Un superīgā oda. Ja? Superīgā es saucu to, kurai ir pa vidu vēl sadalošu kabata, tad ļoti labi organizēts somas satura. Arī ļoti foršs feins somas modelītis. Mēģināsim ieraudzīt cenu. 96 eiro. Šādi rādu bēršu. Lūk, un tad rekur parāda toņus. Ja? Tādi, kādi ir pieejami. Interesanti neliela izmēra somiņa. Ļoti interesanti tukšas tāda. Ar tādu zelta akcentiņu, metāliņu priekšpusē. 2 tādi rokturīši. Man redzēt, ka zelta metāliņš nav vienkārši tāpat vien. Es tā domāju, kā ir visērtāk viņu atvērt. Tā ir secret, jeb slepenā aizdara. Lūk, skatieties, šāda te ķēdīta. Tu tās pamēģināšu atvērt. Jā, šis ir interesanti. Nu, visticamāk, es domāju, jūs ikdienā nekad viņu tā ciet netaisītu. Nu, es tā domāju, vai ne? Mēs visticamāk viņu atstātu vaļā kā enkuriņu. Un tātad iekšpusē, nu kāpēc vērt ciet, ir rāvējslēdzējs? Vienkārši atvērt, redziet, ir rāvējslēdzējs. Ir arī gara lence dāmas un iekšā maza somiņa, redzēt, šāda te. Un zamšveidīga odrīte. Cenu saucu 88 eiro. Te, kur parādīšu, kā izskatās uzreiz jau ar garu lenci. Šis ir jauns somas modelis, bet gribēju piestāties, jo solījos jums jaunos parādīt. Man gan tā lence ir papera, bet viņa noteikti var saīsināt, saregulēt tā, kā tev vajag. Lūk, un reku parāda toņus. Tatarā! Šādi. Man tātad ir maziņā versija un lielā versija. Man vajag skriešanai uz darbu, lai es varu ielikt lielu. Man obligāti prasība ir liels naudas maksas. Tad visas iespējamās, kas man ir vajadzīgās atslēgas, telefons, visi sīkumi un paskaties dāmas. Nu, vai nav burvīga? Nu, vienkārši super skaista soma. Ja? Ļoti labs formāts. Jā, arī varam sāregulēt. Tātad rādu. Šīs somas dāmas ir pieejamas 2 versijās. Es kādu brītiņu stāvēju un pie saviem domāju, kādā es gribu. Ar svītriņām vai klasisko Chanel tipāžu, kas ir ar šiem te rombiņiem. Kurš patīk tev? Ar svītriņām? Tu ņem sev ar svītriņām vai ar šiem te rombiņiem? Lūk, un es, protams, izvēlējos šo, jo man maziņā ir tāda. Lūk, tātad parādīšu abas. Pateikšu uzreiz cenas, vai ir vienādas vai nē. 98 eiro maksā ar svītriņām. Un šī maksā arī tikpat. Abas divas vienā cenā. Abas divas vienā cenā. Un tātad rādu iekšpusīti. Atveras slēdzīti. Man patīk, es taču teicu, man patīk šīs odres, ka pa vidu tev ir sadaluši kabatas rāvējslēdzēji, kabatiņas rāvējslēdzēji, 2 atsevišķi sektori. Izcili. Dāma, šī ir skaista soma, kuru noteikti nenošaut greizi un kura ir ļoti laba investīcija gardrobē, vai ne? Lūk, un tagad parādīšu krāsas. Tā stāvi. Kamēr krāsas ir jāņem ciet. Tātad, no svītriņām skatāmies, kas mums šeit ir. Un, starp citu, uzreiz es varu piepauzēt. Tumši zilā ir ar sudrabu. Tāda ir sarkanīga ar sudrabu, tad ir tāda purpurveidīga, violetīga ar sudrabu un šāda te azūra ar sudrabu. Pārējās visas ar zeltu. Savukārt no klasiskā Chanel tipāža pilnīgi visas ar zeltu, izņemot šādu sarkanīgo ar sudrabu. Redziet, ja? Tātad visi tonīši. Šo bija pilni ratni. Tātad ir pieejamas vēl daudz krāsas. Es redzu rekurs vēl šokolādi, melnu redzu. Tātad, un man rokās ir bēža. Stingras formas soma, viegla. Šāds te dupsis. Somai gari rokturi. Tātad super laba skrienamā soma. Izskatās labi. Tiešām izskatās super labi. Un tāks, un soma viegla, ka, ja es neteicu, atkārtojos uz piepolu. Paskatieties iekšpusē. Zamšveidīga odrīte, tātad 2 maliņas somiņa, kuru var arī izņemt. Bet somiņā varam paslēpt visu sensitīvo, jo somiņā
iekšā ir šāds te arī audumiņš, bet nav viens cits kabatiņš, tikai tāda kā somija, tā ir tava kabatiņa. Lūk, un šādi te rutrīši. Foršs somas modelītis pavisam jauns, maksā 90 eiro. Un dāmas no krāsām, kā es minēju, ar šokolāda melnu jau redzēju, ratos redzēju konjaku, un reku stāv plauktā šādas. Ja? Šis ir pavisam jauns somas modelītis.